Sveiciens atpakaļ jaunā piedzīvojumā. Man radās iespēja šodien braukt uz Zviedriju, precīzāk uz Gotlandu, kas ir Zviedrijas sala. Un īstenībā ļoti tuvu viņi atrodas no Latvijas. Jā, mēs tepat īstenībā varētu samesties un uzbūvēt pazemes tuneli jūrā, un tad vispār šis ceļš būtu pa vienkāršo. Un jā, tev noteikti rodās jautājums, Robert, ko tu esi pazaudējis uz šīs te Zviedru salas? Paldies, ka pajautāji. Mēs, dāmas un kungi, kopā ar tavām siermaizītēm un melno tēju dosimies uz šo Gotlandes trasi, Gotland Ring, kas īstenībā skaitās dabai draudzīgākā trasa visā Eiropā, jo viņi paši sevi nodrošina ar šīm te vēja turbīnām. Interesanti, ka Džeks, kas būvēja šo trasi pirms 20 gadiem, viņš pats braukāja apkārt pa pasauli un gāz pa trasēm un iedvesmojās no citām šīm te trasēm, kā piemēram Nürburgringa vai Spa. Tad paņēma no tām trasēm to labāko un realizēja savā trasē. Es gāzīšu šo trasi ar savu BMW M4, un šī būs man pirmā nopietnā trasa, kur es bez krānu uz jumta pašaušu vaļā. Un, protams, mēģināšu nenošķilties, jo, jā, mēs to nevaram atļauties. Bet galvenais, ka mums uzdevums šajā trasē būs uzstādīt ar vannu ātrumu rekordu. Jā, es ņemšu savu vannu līdzi. Un nē, man nav ne jausmas, cik ātri viņi iet, bet, mēs to visi kopā noskaidrosim. Un kāpēc tieši šodien mēs braucam, jo tur šobrīd atrodas BBC Britu televīzija raidījums Top Gear. Un filmē viņi tur savu saturu ar ekskluzīvajām tačkām, kuras būs interesanti arī parādīt tev. Plus es ļoti gribu apskatīties, kā viņu komanda strādā, jo, lai arī šis te zelta trio tur vairs nav, tas tomēr ir leģendārs raidījums, un varbūt viņiem iepatiksies mana vanna un tiksim iekšā raidījumā. Tāpēc laiks piedzīvojumiem, milzīgs paldies tev, ka skaties, un paldies visiem, kas ir piesakojuši manam kanālam. Es gatavoju jums visiem lielu pārsteigumu uz tiem 100 000 sekotāju. Mums nav īstenībā daudz palicis, tādēļ, ja patīk tas, ko es daru, nāc bariņā un piesako. Laiks mūsu sērijas atbalstītājiem, kā vertikāli. Un pirms tu grasies šo te visu patīt uz priekšu, ļauj man pateikt šo teikumu līdz galam. Es saprotu, ka tev besīja reklāmas un esmu ļoti pacenties, lai šī būtu ļoti interesanti. Es gribu tev parādīt kā taču, ko toču nevajag pirkt, kuras esmu atradis internetā. Es pirms laicīgi paņēmu BMW M4, kas šobrīd izskatās stīgā, bet viņa bija sista un atvesta no Amerikas. Bet bija ļoti labi saremontēta un tur viss ir kārtībā. Tad es tev parādīšu automašīnu no Amerikas M4, kur toču nevajag pirkt. Tas ir šis te 2015. gada šedevrs no štatiem, un paskatoties kā ar vertikāli, mēs, protams, redzam, ka auto ir bijis bojāts, kas nav baigies pārsteigums, jo viņš ir vests no Amerikas, un visas iztās tačkas parasti pārsvarā atnāk uz Latviju vai uz Lietuvu. Redzam arī kā ar vertikāli bildes no avārijas, bet kas ir interesantākais, ka šeit rādās arī ieraksts plūdi, kas nozīmē, ka šis auto ne tikai ir bijis vairākas reizes daudzīts, bet ir arī slīkons. Vot slīkoņi ir liela problēma, jo tev var būt tie elektroniskie kļūsti, kurus līdz galam tu nevarēsi atrisināt, un tas būs ļoti dārgi. Pārbaudi, vai tavs noskatītais auto nav slīkons, video aprakstā atradīs linku, kur uzspiežot automātiski tiksi pie atlaides, vai arī izmanto manu šo te atlaižu kodu, un visu to varēs izdarīt lētāk. Milzīgs paldies, kā ar vertikāli, ka joprojām atbalstat manu saturu. Paldies tev, ka nepatīn šo reklāmu uz priekšu. Tagad atgriežamies pie video. Mums taču latviešiem visu laiku ir jāmēģina tiekties uz to maksimumu. Un es piecēlos ar domu, ka es draudzīgi gribētu kaut vienu reizi dzīvē parādīties Top Gear raidījumā. Es zinu, ka tas izklausās mazliet stulbi, ka to tā pasaka, jo kāpēc, lai tu būtu Top Gear raidījumā? Man taču ir vanna, kas ir ātrākā elektriskā vanna pasaulē, un es to gribu parādīt Top Gearam. Un tad es domāju, kā es viņus varētu satikt. Un te ir plāns Zviedrijā. Šobrīd Zviedrijā, kas īstenībā nav baigi tālu no Latvijas, brauc BBC Top Gears uz vienu leģendāru trasi, kur būs svētki un tā tālāk, bet to es pastāstīšu vēlāk. Un viņi brauc tur visu to pasākumu filmēt. Un es domāju, kā tas būtu, ja es tur aizbrauktu ar savu vannu un mēģinātu pievērst viņu uzmanību, lai viņi nofilmētu šo vannu un ielikt iekšā raidījumā. Es nezinu, vai tas sanāks, varbūt tas būs
šausmīgi dārgs brauciens, kur mēs izgāzīsimies, bet varbūt mēs nokļūsim Top Gear raidījumā. Tev droši vien var rasties jautājums, kā mēs tiksim pie tās ekskluzīvās iespējas satikt Top Gear komandu. Redziet, pirms dažām nedēļām mani uzrunāja plušakreiz dūzis Artis Daugins. Tiem, kas nezin, tad šie te džeki būvē jaudīgākos elektrokartingus pasaulē. Un tas notiek tepat Liepājā. Un jā, jaudīgākos, un viņi to grib ar tiem cipariem pierādīt, uzstādot Gotlandes trasē ātruma rekordu. Jo redziet, tā trasa tur ir eko-šmeko, un arī viņa kartings ir tur tip-top elektriskais, un viss tas baigi forši sajiet kopā. Un tāpēc arī piedāvāju arī manu vannu aizvest līdzi, kur es varētu uzstādīt savu rekordu. Tas jau tā izklausās iespaidīgi, bet ir vēl labāk. To visu interesantāk padara fakts, ka uz 20 gadu svinībām, kas tieši tagad notiks par godu šai trasei, būs arī klāt Top Gear komanda, kas filmēs tur savu saturu ar šiem te ļoti interesantajiem aparātiem. Protams, Top Gear acīs esmu tikai kaut kāds čuvaks ar kameru no Latvijas, un baigi viņiem tas neinteresē, bet būtu forši viņus satikt un parādīt mūsu vanu, un varbūt viņi kļūs pasaules slavena. Jā, sapņot nav slikti, bet uz kaut ko ir jātiecās. Plus es ļoti gribu pašaut vaļā ar savu BMW M4, jo, teikšu godīgi, nav jau tā, ka Latvijā ir baigi daudz vietas, kur varētu pasportot ar viņu. Bļāņas, ja šitas te viss izdosies, un mēs varēsim pievērst Top Gear uzmanību un dabūt kaut kādas 2 sekundēm iekšā viņa raidījumā, tad dzīve ir izdevusies. Var izstāstīt, kur mēs braucam? Mēs braucam uz Gotlandu ringu, ekoloģiski zaļākā trase Eiropā, man liekas, viena no pasaulē zaļākajām. Pa vēja turbīnām, ar paneļiem, elektroauto uzlādes, busiņu lādēs bezvadā. Galā tur būs 20 gadu jubileja trasei un Top Gear filmēšana. Kas mums būtu jāizdara, lai mēs varētu piesaistīt Top Gear, iefilmēt mūsu vānu? Es domāju, ja tu Rimac vai E-formula viņu izpogāt, es domāju, Top Gear starpšana tur būtu. Skaidrs. Domāju, viņiem patiks kaut kas šitās, ne? Zini kā, tur laikam, cik es jau redzēju, jau tur vēd kaut kādas iekārtas un mašīnas, tur jau izstās, ka būs visādi frīki. Es domāju, ka tur čaļi noteikti nevar nepieiet. Ja mēs pie viņa būsim, vienkārši noliksim to vanu ar uzrakstu nofilmējumu mūsu, tas varētu nostrādāt? Jā, ieliec Top Gearā. Bet viņiem jau, man liekas, arī visāds tie YouTube side kanāli pareizi. Jā. Tā kā es domāju, ka tur noteikti, jo es skatījos, viņiem tur visādi trakās lietas, es domāju, ka šitie visi tur varētu būt. Būs labi. Čaļi ielādēs iekšā tagad kartingu, un tad liekam vānu iekšā. Labs, mēs vēl varam apakaļceļā trasēs jau ir kaut kāda slika, kaut ko tādu nopizdīt, ne? Jo zinu, ka Skandināvijā ļoti daudz tās labās riepas, tā kā viņi atstāja, kuras vēl ir braucams. Vēl jau riktīgi saka par Latviju, tad tas varbūt pa lietuviešiem vairāk, bet kad viņi ņem laivām motors riktīgi daudz ved. Kur mēs tur viens? Kādreiz viņi tā kā neslēdz šķūnīšus, kur laimes ir, tagad viņi slēdz. Bet mums ir Milwaukee instrumenti. Jā, tur mēs varam ātri motors svākt. Ļoti ātri. Tātad ceļš līdz Gotlandai nav it kā tāls, bet tajā pašā laikā mazliet jāpačakarējās būs. Sākumā aizbrauksim uz Ventspili, tad tālāk ar prāmi celsimies pāri uz Zviedriju, un tad no Zviedrijas ar citu prāmi gāzīsim uz Gotlandes salu. Es ļoti ceru, ka tu novērtē šādu saturu, kas nav nemaz tik vienkārši dabūnāms gatavs, un tev šis liekas tikpat interesanti kā man. Un paldies visiem, kas ir piesakojuši tam kanālam. Mēs gāžam kopā uz tiem 100 000. Šis nav sadarbības video, bet mēs sadarbojamies ar Circle K. Un tāpēc mēs ieliesim tagad degvielu, jo Zviedrijā būs rītīgi pat dārgo. Īstumā ir Zviedrijā dārgāk. Nav baigi, Norvēģijā daudz trakāk. Katram gadījumā, lai būtu sirds mierīgi, ieliesim pilnu bāku, un tad jau īstumā salīdzinām, cik būs Zviedrijā un cik būs šeit. Kad zinot, cik ļoti šī automašīna patērē degvielu, bet mēs jau čaļi uz pusēm, ne? Tu esi no Rīgas! Buržujs! Īstumā es esmu priecīgs, ka Artis tik iekšā, jo viņš tikko no Baltkrievijas robežas nelegāli šķērsoja šo visu pasākumu. Un tūlīt viņš būs Zviedrijā, tai zemē, kur tu arī tieši gribēji nokļūt, ne? Kā visiem imigrantiem mērķis parasti ir Zviedrija vai Vācija. Pirmais solis uz karjeras attīstību. Ar kaut ko ir jāsāk. Mēs ieplagojam Milwaukee kā mūsu atbalstītājus. Dēļ jums mēs varēsim ritīgi daudz laimu motorus. Mēs varēsim legāli aizņemties motorus. Mēs atsitīsim visu šo mēs vienkārši nosaposim. Mēs iedosim kaut kādus 49 kubu rolleru motors.
pāris vietā un paņemsim normāli. Mēs izbrauksim uz nulēm, jo, zināt, šīs filmēšanas ir ļoti dārgas. Un, lūdzu, nevajag džodžot mūsu komentārā par to, ka mēs radām sliktu tēlu latviešiem un zogam laivu motors no Zviedriem. Viņiem ir daudz naudas, viņi sapirksies, ir jauns un viņi nevis būs dusmīgi uz mums, bet viņi teiks, nu jā, viņiem tik ļoti vajadzēja, viss ir kārtībā. Viņi to redzēs kā iespēju. Atrasties suņu vienreiz. Tu nepaņēmi krapālu līdzi? Visu paņēma. Mēs esam uz kuģa. Nē, īstenībā rītīgais prieks ir. Mēs esam dabūjuši vānu tačkā un atbraukuši šeit. Es domāju, ka būs labs video. Kaut kas mazliet savādāks. Man jau patīk ik pa laikam kaut ko uztaisīt mazliet savādāk. Zinu, ka varbūt daudz grib, nezinu, visu laiku, lai es braucu ar žurkām driftiņās, sānslīdē, bet man gribās kaut ko jaunu. Artis ir reičiks, tāda kadra būs tāda mērcīga. Tā kā sagatavojiet savus šitās siermaizītes un melno tēju, jo Artis līdz piešķils tādu bišķiņu Indijas to... Jā. Bišķiņu karī piešķirs. Karī piešķirs, jā. Es nezināju, ka tie ir arī reāli veids mašīna. Nu, Zīgā ieram, ūdens arī kaut ko maksā, par ko mēs esam biedi nopirkuši. Ja ejam, tad ejam līdz galam. Tā jau, Renāri, tu esi rītīgi labs darbinieks, ja tu nespēlēt uz aparātus laiku. Davai! Viss? Tik ātri? Tik ātri? Man nošāva tikko, jā. Nu ne jau mēs eiro tik ātri pasaulē. Tik ātri? Jā, viss. Nespēlējiet šitos aparātus, pilnīgs ievērtējums. Nē, tiešām, pilnīgs sviests. Mēs varētu iet uz numuriņu, bet Renčiks izdomāja atkal aparātu zipāt. Šajā momentā mēs esam gatavi doties gulēt, bet Renārs uzstāja, ka viņš var atgūt zaudēto un turpināja kapāt aparātus un to darīja visu nakti. Tikmēr Artis, mūsu filmētājs, kam, manuprāt, ir parādījušās dzeršanas problēmas, turpināja taisīt virpulīt, ko viņš atkārtoja un atkārtoja. Nedariet tā, draugi. Nakts pagāja, redzam jau pirmās saldas, un šobrīd ir tāds klusums pirms vētras, līdzīgi kā Renāra kabats pēc aparātiem. Mēs tuvojamies Zviedrijai. Mums tagad ir pāris stundas laiks, mums ir ar citu prāmi jābrauc tālāk. Tā kā mēģināsim atrast kaut kādu vietu, kur uzlies kaut kādas brokastis. Un, lai nosist mazliet laiku, tad kāpjam uz nākamā prāmi, braucam. Viņš izvelk ārā puru Baltikas cepurī, tikko parādīja. Tik forši vienkārši. Wow, visiem reāli respekti par to, kad ieķer kaut ko no merčiņa. Šis bija rītīgi labs pārs. Nu tāds diena palika daudz foršāk. Rekur, šitā dēļ, šitā Mercedes. Ko mēs dēļ darīt? Zviedrijā dzersim? Jā. Tā nebūs baigi lēti. Okay. Pa dārgo uzēdīsim. Es ļoti gribēju omlēt, bet tam mēs varam dabūt tikai maizes, diemžēl. Bet, nu, vismaz, cik ir tagad? 7:30, ja? Bišķi pāri? 9, nē. 9 pēc šitā laika vai Latvijas laika? 9 tagad ir, ja? Jā. Nu, kādā ziņā tas ir labākais, ko mēs te varam dabūt. Paēdām, mazliet lietas līst, tagad braucam atkal uz prāmi. Maikā. Renāri, pasaka kaut ko ātri. Čau faniem. Tu zipā šodien aparātus? Es nezinu aparātus. Renāri. Ziniet, ir viens mīnus semkām. Tiešām tos durvis ir nenormāli garas. Varbūt tā neizstāsta no malas, bet ja es kādreiz kaut kur apstājos kā idiots pa divām stāvvietām, tad tas tikai tāpēc, ka es nevaru izkāpt ārā no mašīnas. Es domāju, kaut tik būtu aparātiņu, vai pakabāt. Esam veiksmīgi tikuši uz otrā prāmja un tagad celsimies pāri uz Gotlandes salu. Un skati te ir iespaidīgi. Visas tās saliņas pa ceļam un vēl šī te varavīksne Gotlandes salā ir tāda laba sajūta par šo braucienu. Varbūt tiešām arī tiksim tajā Top Gear raidījumā. Esam izbijām, līdz esam tačkā un braucam uz trasīti. Es zinu to dziesmu no Vēnspils, viss bija. Nu, Arti, zini turpinājumu? Jūtos kā komisārs.
No filmas Tas spēlētājs. Nu jā, mēs iesūksim tuliņās baigo kontentu, jo mēs skatījāmies bildes Instagramā, Facebookā, ko Top Gears ir iemetis. Tad viņiem tur ir diezgan iespaidīgas automašīnas, ko viņi tur filmē. Varēsim to visu safilmēt, arī parādīt tev. Nu tiešām, tur būs ko redzēt. Būs tečkas, ko es noteikti pirmo reizi dzīvē ieraudzīšu, un būs baigi forši, ka būs iespēja to visu nofilmēt. Jūs zinājāt, ka ir tāds prikals ar šo te visu Gotlandes salu, kad viņai klimats ir pilnīgi savādāks nekā Zviedrijā vispār. Viņi ir tā kā atnākusi no Spānijas. Tā zeme un viss ir tā kā Spānijā, bet klimats ir kā Zviedrijā. Es to nezināju, man čoks to vakar izstāstīja. Es tā iedomājos tā salu pirms ļoti daudziem simtiem miljoniem gadu vienkārši paņēma no Spānijas un tā hops, mēs būsim šeit. Es nezinu, vai tā ir, varbūt viņš man īstenībā sameloja. Tur bija rakstīts slēgt, vai fujaks arī. Tas nav LZ? Tas ir Zviedra LZ. Točina, pasaka čau nofilmēt. Šī trase, par kuru runājam, Gotland Ring, un mēs redzam, cik iespaidīgi te viss izskatās. Un tepat netālu no trases būs arī mūsu namiņš, kur vairākas dienas arī dzīvosimies. Jau ierodoties redzam Top Gear komandu darbībā ar visām šīm iespaidīgajām tačkām, kur lielāko daļu es redzēšu pirmo reizi dzīvē. Šis tiešām ir ļoti īpašs procents, kur tiksim gan pie vannas un kartinga rekordi, gan pašausim vaļā ar M4 trasē, gan mēģināsim tikt pie tās Top Gear uzmanības. Tas gan izskatās, ka nebūs viegls uzdevums. Īstenībā baigi foršā lieta. Viņa pašpietiekama. Redzat, viss šīs vēja turbīnas, viņi ražo elektrību trasē, līdz ar to viņai nav nekāda elektrības pievada, nekas. Viņi vienkārši ražo sev spēku. Top Gear strādā ar savām lietām, padās visādi pričendāļu mētājās, viņi filmē, mēs viņiem nepīsimies pa kājām. Es gribu to visiem parādīt, bet to es tagad nevaru. Bet pienāks tāds brīdis. Mēs tikko atbraucām, redzam, ka te baigi daudz kaut kas notiek. Šīs būs interesants dienas. Mēs te esam 3 dienas, ja nemaldos. Jā, šodien ir piekdiena, sestdiena, svētdiena, pirmdiena, 3 dienas mēs te esam, ieskaitot šo 4. Jā, mēģināšu uztaisīt foršu video, tev parādīt, kas te notiek, jo šis ir kaut kas īpašs, tas, ka mēs te varam būt. Top Gear taisa savu raidījumu un vispār. Un mēs varam paskatīties, kāds viss no malas izskatās. Nezinu, vai visu varēšu filmēt, bet, ko varēšu, to es tev parādīšu. Te īstenībā baigi interesanti paralēli tā trakā E-formula braukā. Pirmo reizi dzīvē kaut ko tādu redz, tev parādīšu. Augšā kalnā Top Gears filmē. Ir tāds mazs satraukums, jo tomēr BBC, ja te ir atbraukuši, tad es jūtos kā tāds mazs melns puteklīts un negribās viņas nokaitināt vai kaut ko tādu, bet noteikti sanāks rītā mēs tiksim pie tām automašīnām klāt, kas tur ir kalnā, pafilmēt, parādīt, kas tur ir, kas par tačkām pastāstīšu, bet jo vairāk es esmu gribējis dzīvē redzēt, bet nav sanācis. Un tagad šajās brīvdienās būs iespēja un parādīšu jums, bet tas būs rītā. Tagad mēs te mazliet saptonam, kas kā notiek, ievāksimies, kur mēs tur dzīvojam. Rīt jau būs ballīte. Un plus mums ir vanna, kur arī kaut kur izliksim ārā. Sanāk tā,
Trasa šobrīd ir sadalīta divās daļās. Top Gear filmē tur augšā, kalniņā aiz manīm. Tur mēs vispār nedrīkstam iet. Un tad ir šī daļa šeit, kas ir vairāk ar tādiem līkumiem. Tur ir lielāks ātrums, te ir vairāk uz līkumiem. Un ko mēs izdarīsim? Mēs izkrāvām ārā tagad visu pasākumu. Mēģināsim atstāt iespaidu. Izbrauksim mazliet ar vānu un varbūt kādas acis pamanīšu skaisto projektu. Tā E-formula, kas šeit ir, viņi nav tik ātri kā tos kartiņas? Tā trasa īpašnieks teica, ka mūsu kartiņi varētu braukt ātrāk nekā ar E-formulu. Viņš uzbrauc šokā. Centīšoties uz rītdienu viņu uzķūnēt ātrāk. E-formula ātrāk, ne jau kartiņi. Kartiņas nav jāķūt. Nav tāda forša sajūta, ka tu zini, ka kartiņas ir ātrāks par to trako E-formulu? Viņš jau pagājušais, ka izbraucamies bijām, viņš jau teica, ka šis ir vistuvākais veids, kā izbaudīt F1 formulu, kas ir testēt. Diezgan tāda forša vārda no īpašnieka, ne? Un kā viņš ir izbraucis miljonus apēst, tagad droši vien labāk viņš zina. Mums īstenībā ir baigi foršais papildinājums, varbūt to ātri izstāstīt, kas tas tāds ir? Varētu teikt, ir datu savācējs pa trasi. Viņš parādīs, ja es nekļūdos, tad vairāk nekā 26 mērījumus viņš uzņem. Gan G-forces, gan visu pārējos. Viņš uz sev paņem temperatūras un visu pārējo. Tagad es domāju, ka noderētu. Es īstenībā sapratu tikko, kad šī būs man pirmā reize, kad es braukšu ar vānu pa savus, jo pēdējais šīs te video bija par slapju. Tā arī līdz šim man nav īsti sanācis pabraukt. Mēs pilsētas svēki neskaitās un Burnout Challenge arī nē, jo tas bija tāda ākstīšanās, un tagad mums ir trase. Bet es izdomāju, ka mēs noteikti tā, lai varētu dot pilnīgi čībā, bez domas apkrist, tāpēc, ka no kartiņas ir zemāks, viņš ir daudz drošāks, bet ja tu ar vānu apkrīt, tad ir baigi slikti. Līdz ar to mēs domājam uztaisīt tādu tā kā rollbāru viņam virsū. To mēs kaut kā nākotnē izdarīsim, bet tā ideja tāda, ka doma, ka mēs varētu šeit paņemt, uztaisīt tādu aizsargu apkārt. Teiksim, ja gadījumā mēs gāžamies, lai mēs varētu turēt rokas uz stūres un šļūkt vienkārši. Tas būtu bišķi drošāk. Šobrīd mēs nevaram varbūt vēl pilnu ātrumu attīstīt, jo, ja gāžās, ir rīktīgi slikti. Esam tik iespaidīgā trasē, kad būs, tā kā grēks neizmēģināja, kas tad notiek. Mēs liksim bišķi nopietnāk ievērt, nevis to, ko iepriekš, jo, tomēr mazliet nopietnāks pasākums. Un es gribu pateikt vēlreiz saviem Jēkabpils draugiem paldies milzīgi par foršo ķiveri, kas ir, speciāli taisīti. Viņi man dzimšanas dienā uzdāvināja. Riktīgi forši. Kur ir gan Pūr Baltics, Robiworks un kur ir mans Instagrams. Baigi forši. Reāli paldies vēlreiz. Viņi man teica, kāpēc mēs neredzam viņu nekur. Tad tagad viņi ies dziesmā. Un viņi ir īstenībā speciāli nokrāsot tā kā Subaru zilajā krāsā, tā kā man tačka. Tā kā baigi forši. Tā, ka čaļi piedomāja riktīgi. Čaļi un dāmas. Jā, Arti, izbraucam, pirmo reizi. Pasīsies, kā ir. Cerams, ka mēs... Ja tu mani apzini, tad pabļauj. Rītīgi bailīgi ir braukt. Kad taisnē ir ok, ja tu baigi negrozi stūri, ir viss labi, bet līkumā baigi negribās ātri braukt. Mēs tagad ar Artu samainīsimies, paņemšu kartīgu. Tīri pasīsimies, kā tas ir, kā kartīgu. Šitas setups ir vēl psīhis, jo tur sagriezos riņķī. Tu pats jutīs. Labi. Te, kad tu spiedīsi, jau diezgan laicīgi liekas, ka tev tā trasa turpinās, bet jau laicīgi bremzē, jo viņi vienkārši sāk iet uz leju un baigi grūti ir iegriezties. Es ar vānu arī to saprotu, kad es tā kā jau spiežu iekšā un es saprotu, ka varētu... Viņš izstāsta, ka tur vēl tāli ir, bet viņš tā kā tu redz un tad beidzās jau un viņš vēl krīt uz leju ir grūti. Tur tev būs vēlreiz divreiz ātrāk. Jā.
Pirmais Havana, man likās, ka es ļoti tuvu pie 120 uzbraucu. Pie 120? Jā. Nu, šo rekordu tev turēt es nevarēšu dot, man ir jādabū vēl vairāk. Bet īstenībā kārtīgi braucot, nu nereāli krūti. Nu, tu esi pielīmēts. Drošāk liekas. Jā, nu tu līkumos tu jūt, ka tu kontrolē, ka viņš, ja viņš ies, viņš norausies vienkārši aizies. Jā. Tad tā kā liela limuzīna tu braukā. Tā ir. Un starp citu, reku rītā mēs iefilmēsim arī BMW, ģimenes BMW jauno reku brauc fonā. Šodien viņi joprojām Top Gears izmanto. Rīt mēs brauksim ar viņu. Vai ne? Ārts teica, ka sarunās. Kas jāsarunā bija? Jā, sarunās. Kā tev ar Vānu pirmie tādi iespaidīgi? Nu, iepriekš, mēs runājām, tur vienkārši nebija mikrofons. Jā, nu, pats redzēju, pats 120 par šitu te prasīt uzspiest. Tas vecais ar Vānu, nu, nereāli. Nu, reāli ātrs. Protams, nu, stūrpas ir. Vajag saregulēt viņu ar kasteriem, būs maigāk jāuztais. Jo tev vajadzētu līdzīgi dabūt, ka mašīnai, ka ir liela smaiga mašīna, ka tu līkam ej un tev sāk izslidēt, ka tu jūti. Ja tu jūtīsi, ka stūri izslid, tad jau tu jūtīsi. Tagad ir tā, ka tā stūri tev super asī ir. Bet tu to masu nejūt, vai viņi tā kā spēja valdīties vai nē. Bet stūri ir gatavi iebraukt. Tas tev baigi nokillerē. Kārtīgi gāžot ir toši tāda sajūta, ka viņš čaļi saka, tā kā e-formula braukt. Nu, nereāli krūti. Ritīgi labi. Es domāju, rītā visi lielie duši brauks ar šito, ja? Jā, nu reka jau šodien jau te pirmie jau redzēju, ka būs piesakās rindā. Īstenībā būs ļoti labs čaļiem tiešām salīdzināt par e-formulu. Un varēs nolikt blakus Bluetooth reiz kartingu un e-formulu pateikt. Klausies, mums vajadzētu tevi iesēdināt, dabūt tajā e-formulā. Nu, tīri vismaz for fun pamēģināt. Tu domā, tas būtu reāli? Es iesināšu kādu dūstu tavā vannā, bet tu sarunās kādu, kas ļauj man izbraukt ar e-formulu. Mums te piebrauc džeks ar Corvette, kas, starp citu, ir 500 kaut kas zirgi. Pilnīgs stoks, trīt legāla tačka. Viņš domā, nākamgad uzliks kompresoru visiem tā papīriem, čels no Norvēģijas. Tad būs kaut kādi 650, 700 zirgi. Viņš nedrifto, viņš brauc uz laiku. Un viņš rekur ir parādījis mums, rekur viņš kolekcionē trases. Te viņam ir, viņš ir bijis ļoti daudz trasēs. Īstumā šī idejā te, starp citu, šī ir forša trasa, kur es arī esmu bijis. Reku starp citu arī Rudskorgen, kur mēs Gatabilā braucam arī. Bet šī te ir forša trasa, kur man labs video materiāls safilmēts no tā trases. Tā kā augšā Norvēģijā, kur ir vai nu pavasarī tagad visu laiku gaišs un ziemā visu laiku ir tumšs. Tā kā raktuvēs tā trasa ir baigi foršā labs materiāls, bet man nav sanācis laika tā kā pieķerties. Mēs viņiem gribam iedot izbraukt ar kartingu un pastīties, kādas būs viņiem reakcija. If you want, we can give you this one as well. Do you have good insurance? I have insurance, but I'm not sure if it's good enough. I think it's going to be fun. Maybe a little bit crazy. If you're gonna survive this one, then that's the next step. Yeah. Okay. Ja viņš nošķilsies, tad Artis savāks Corveti. No Artim gan viņš ir rīgas Tesla fans, bet es domāju, ka viņš varēs sakos zobus un mazliet pabraukt ar Corveti. Tā, jau čāļi, davai braucam! Let's go ar Corveti! Te bija kāds 145 varētu būt, jā. Čels izstāst, ka izbauda, ne? Tās viņš varbūt Corvette pats apmainīs. What's the feeling? It feels fast and very funny. Mums ir jāsaka mega paldies trases īpašniekiem. Viņi mums iedēva arī, kur palikt. Šitādās te mājiņās mēs paliksim. Tikām jau rekur pie atslēgām. Tagad iesim iečukot, kur mēs paliksim pa nakti. Tā, te mēs gulēsim. Šajā brīdī arī noslēdzās mūsu pirmā diena. Es teiktu, ka nav slikti. Esam jau sasnieguši 121 km/h ar vanu, un plāns ir tikt līdz tiem 130 km/h. Un tic, ka tas nav nemaz tik nereāli, lai arī ir tas sasodīt bailīgs brauciens. Es mēģināšu uzlabot esošo rekordu. Mums Gotlandē ir vēl 3 dienas, lai pašaut vaļā, lai arī otrā diena neiesākās pārāk pozitīvi, jo laiks šodien ir pilnīgā pakaļā, bet mēs tik viegli nepadosimies, jo, kad tu vēl būsi šādā te lokācijā kopā ar Top Gearu, un joprojām mūsu misija ir piesaistīt viņu uzmanību ar mūsu vannu. Un šodien izliksim ārā telti un saliksim sporta gadžetus, lai izskatāmies, tādi profesionālāki. Es ticu, ka, tam lietum arī kaut kad ir jābeidzās, un ir vēl viena forša lieta. Šodien mēs tiksim tuvāk tām Top Gear tačkām. Ko, labrīt, nav baigi labais laiks. Mēs krāmējam vānu ārā, gatavojamies un maucam. Šodien ļoti liela diena. Jāstāja beidzot labs iespējas Top Gearam. Viņam ir jāredz vāna, jāieliek mūsu raidījumā. Vai ne, čaļi? Skaidra lieta. Nav variantu. Čau, veči. Kā gulējam? Super. Ko gulēšana? Kā gulējam? Labi? Jau. Ideāli. Oh. Tu gulēji? Jā. Tu ne? Nē.
Tu buhāji? Tā es arī neteicu. Nu labi ar vienu, tu tikai nenokrīti. Šobrīd nekas baigi daudz nenotiek. Apkārt ir slapja trase. Cilvēki kaut kad drīz sāks ierasties no 9. It kā ir, tagad ir kaut kādi 8 pāri. Sāks braukt cilvēki, tačkas, sardīsies arvien vairāk. Mēs ļoti gaidām, ka beigsies lietus. It kā pēc prognozēm rāda, ka vajadzētu lietum beigties kaut kad pēc pāris stundām. Cerams, ka trase nožūs un būs baigi forši. Un cerams, ka sanāks arī labi patestēt vannu, uzstādīt jaunu ātrumu rekordu. To pašu izdarīt arī ar Bluetooth race kartingu. Nu, es domāju, būs forši. Fonā mums visādi elektriskie aparāti, M4 Competitions jaunais. Nu, mašīna, ko ļoti daudz no jums saka, kad ir super neglīti sanākusi, kā jau visi jaunie BMW, bet šis īsumā es jums pateikšu, ka dzīvē šī tačka nemaz tik sūdīgi neizskatās. Un tas ir CSL vēl dārgā versija. Redzēt, CSL. Nu jā, es teiktu, ka dzīvē izstās diezgan forši, diezgan labi izskatās. Man patīk viens cits bodykits šeit te, MK, tas ir šitais te. Tad tā priekš izstās mazliet jau labāk. Vai es gribētu nomainīt savu MK pret šo? Kaut kad noteikti. Es domāju, ka viņas ir bišķi lētāks paliks. Patīk tie beņķi, kādi ir, kādas taburetes tur iekšā ir. Es gan netiek iekšā, nevar parādīt, bet viņas izstās šidā. Un zini, kas baigi forši ir trasei? Šī trase ir tā kā vērsta uz tā kā nākotnes tehnoloģijām un vispārējo. Un baigi interesanti ir tas, ka šeit fonā man ir elektriskās tačkas, kas gāž arī trasē dažādas. Un te ir pilns ar čārģeriem rekur. Un te aiziet garā rindā un tur lādēt dažādākās elektriskās tačkas, uzreiz uzlādēt. Un te nav nekāds pieslēgums. Viss nāk no šīm te turbīnām. Beidzot, priekš Latvijas tirgus ir uztaisīts Lamborghini. Ja iepriekš visi teica, jā, nu kur tu Latvijā ar tādu pabrauks? Un tad tas tiešām ir rūpnīcā taisīts. Tas nav aparāts, kas ir modificēts, nopirkts un modificēts reāli. Tādus viņus arī ražo. Nu, protams, šis ir limitētā skaitā droši vien riktīgam offroadam. Un viņi arī te pagāza ar viņu, man liekas, offroadā. Redzat, viņš arī ir netīrs un viņi arī viņu nemazgāja, lai speciāli parādītu, ka tas ir offroad aparāts. Nu, reāli iespaidīgi. Pirmo reizi dzīvē to redzu, kā viņš izskatās. V10 Lambo ar foršo skaņu. Protams, mēs tā esam maz melni un man nesanāks viņu patestēt vai pabraukt vai kaut ko tādu. Neviens man to neuzticēs šeit, bet būtu jau forši pabraukt. Es uztaisītu lielāku video par to, bet nesanāks. Klausieties, te viņam ir īpašs gaismas. Vairāk varētu visu kaut ko redzēt. Arī tāds, interesanti kaut ko tādu redzēt šādai tačkai. Salonā īstenībā, es te nevēršu vaļā. Bet salons viņš izstās kā parastajam. Te iekšā viss izstās ļoti tāpatās. Varbūt tā nav, bet nekas tur savādāks nav. Tad viņš ir pacelts. Īstenībā viņš vakar izlidoja no trases ārā, dabūja mīksto un kaut kādu plasmas nolāz, bet izstās, ka viss ir kārtībā. Tas bija tad, kad to Gers filmēja un darbojās. Te aizmugurē mums ir kaut kas tas pats. Mums ir arī Porsche, kas neatpaliek un arī ir uztaisīts offroadam. Tev ir 911, ar ko tu arī var braukt offroadā un neuztraukties par to, ka uzšķēdīs bumperi vai kaut ko tādu. Tiem, kam piķis ir vairāk nekā vajag. Kā mēs redzam, īpaši 911 Dakars versija. Ierakst komentāru, kurš tev labāk patīk, Lamborghini vai Porsche offroadam? Ar kuru tu braukt par mūsu skaistajiem Latvijas meža ceļiem? Es laikam dotu Lamborghini, jo man vienkārši esmu Lambo fans, tāpēc droši vien es ņēmu šo te, bet Porsche arī ir labs. Top Gear Jack testē vairākas interesantas tačkas. Protams, par katru mēs varētu stāstīt ilgi un dikti, bet darīsim to vienkāršāk. Un zem seksīgās montāžas parādīsim viņu drapakus. Labāk var vēl būt, 4 balti krēkli krīt, šo te kaut kur blakām kūt, var jau būt, ka sava bīta tagad pļūta stūra, bet vismaz dienas brauku ņūt, ka karš tilti deg kā cool. Ir 5 no rīta, kaimiņi grib dot cirvi pierēbēt, kaut kā pajibaķi, žurkas turpina man nedzirdēt, hizi vai dabūšu biete, piedomā vajag ar ieskaitādi, netīras taciņas iestaigāts, precīzi pisaks piegādāts, meģis krata dirsie, bet ķermeni iet dirpsē, lecīgs tā kā zirgs, Vecība padod brīvu, meģis krata dirsie, bet ķermeni iet dirpsē, lecīgs tā kā zirgs, Vecība padod brīvu, ir pirts no rīta, kur tā labāk var vēl būt, 4 balti krēkli krīt, šo te kaut... Mēs tagad paņemsim mūsu gan kartiņu, gan vānu un brauksim pie tām
super tačkām kaut kur nolikties, lai pievērstu uzmanību. Tomēr ir jāparāda, ko mēs te esam atbraukuši. Gatavs? Jā, tu gatavs? Yes. Bez ķivers. Jā. Vai braucam bez ķiveriem? Jā. Top Gear vadītāji arī ir beidzot ieradušies, un tagad ir īstais laiks parādīt viņiem vannu. Lai arī piesaistam ārzemnieku uzmanību ar mūsu vanu, tomēr Top Gear ir aizņemts ar to sasodīto e-formulas filmēšanu, kas mums visu baldīt čakarē. Bet, cerības vēl ir. Īstumā šajā brīdī, kad mēs piebraucam klāt, ir reakcijas. Tā kā, ja mēs vakar, kamēr viņi tur filmēja paralēli, mums nebija vispār, visiem bija vienalga. Tad tagad mēs sākam piesaistīt uzmanību arī Top Gear. Viss sāk notikt. 2 rētākie transporta līdzekļi man aiz muguras, dāmas un kungi, vanna un Lamborghini Hurricane, kurš ir pēdējais V10, tas ir, kurš ir, starp citu, pieejams. Nākamie visi jau būs tur savādāk dzinēji. Tā sanāk, ne? Šis ir pēdējais V10. Es tev taču nepatīšu. Maksā viņš kaut kā 270–280 tūkstoši. Protams, var vēl likt pakas klāt un tā tālāk, kā piemēram šim te, par ko es ļoti nobrīnījos, ja godīgi. Viņam ir tādas pašas bremzes kā manai MK. Es nezinu, vai offroadam keramiskās karbona bremzes ir laba ideja. Sanāk, kad brauc, tev trāp tie akmeņi un tev var sašķēdīt to pasākumu visu. Man tā liekas vismaz, bet viņam ir. Es nezinu, kā tas, vai tas ir vienkārši tāpēc, ka ir nauda un vienalga. Varbūt kāds zina, vai offroadam keramiskās bremzes šim Lambo tas ir veselīgi vai ne? Absolūti negribu tēlot gudrāk nekā esmu, bet man liekas, ka tas ir tāda šikošanās. Nav neviens nācis klāt no Top Gear un nav prasījis, ka vai uzfilmējam kaut ko kopā. Bet katrā ziņā cilvēkiem patīk. Viņi bildējās, viņi smaida, viss ir baigi forši. Tā kā, esam progresā. Es domāju, ka šorīt ratāks mašīnas pa tavējo šeit nav. Es viņu nosaukt pa mašīnu, 4 riteņi ir motors. Jā, protams, tieši tajā brīdī, kad mums sāk sanākt, mēs sākām pievērst uzmanību un īstījās, ka maisam gals vaļā, vajadzēja ierasties tai e-formulai un viss atškarēt. Ārtē, ja mēs par iekšzemes dzinējiem ar tiem nevaram tā pabļābāt. Gribu, lai tu man pastāsti par šo te e-formulu, kas ir tas skaidrs baigi krūti, ja? E-formula patiesībā ir tas pats, kas bija pirmā formula savu laiku apakaļ. Ļoti daudz developot e-mobilitijā, viss, kas ir uz ielām nonāks. Tāpēc viņi nekur brauc ar street riepām. Tās tiek testēts priekš elektromašīnām uz ielām. Tieši tāpat tās visādi dzinējs vai kādu vajag vai nevajag, kāds ir efektīvāks dzinējs, jaunas bateriju tehnoloģijas. Tāpēc viss tās tehnoloģija, kas tur ir, nonāk automašīnās. Pēc tam to liek Audi, Porsche, tāpēc viņi visas tās komandas veidoja e-formulā, lai to visu notestētu un pēc tam ielikt mūsu ielas mašīnās. Šeit vienkārši izspiež maksimumu. Līdzīgi tā kā mēs sportam izspiež maksimumu ieliekam domā, tad šeit e-formula izspiež un pēc tam ieliek katrs ražotājs savā mašīnā. Ja kādreiz viņi sākumā pirmajā sezonā pirmās 200 lietas no formulas varēja nobraukt 15–18 minūtes, labāks 20. Tad šobrīd viņi vairs nobrauc pie 50 minūtēm un nelec. Mums vēl ir 2 reizes pacelt jauda, un tad nākšo sezonu, cik saprot, viņi jau grib testēt, ka viņi jau sacensību laikā uzlādē. Tā kā pitstopos, kas ir pirmajā formulā uzpild, šeit jau veids super jaudīgs uzlādes. Tie visi ir testi, nav uzdevums tā kā baigi uzlādēt formulu priekš papildus un kādiem apļiem, bet ir uzdevums veikt tos super fast chargings, kas notiek ar bateriju lielā dischargeā un chargeā. Tie ir viss, ko trasē, jo šeit tas viss ir safe environmentā un to visu var pārbaudīt tādos maksimālais limitos un iegūt daudz datu. Jā, tas Lamboš tik labi skan. Mēs satusējām ar inženieriem, kas strādā ar šo e-formulu, un sanāca tāds negadījums. Tieši vakar, kad mēs iebraucām šeit, tad Top Gear filmēja trasītāju, kur mēs braucam ar vannu. Pirmo reizi izvilka ārā e-formulu, un viņu viens no žurnālistiem, magazīna žurnālists, laikam, paņēma izmēģināt, kā tas ir braukt ar e-formulu, jo viņi šeit ir atvesti tieši priekš Top Gear, un viņš viņu jau 2., 3. līkumā nokaršoja,
un uztaisīja 11,000 eiro bojājumu. Tā kā, jā, viņš šodien jau tā skečī, viņš mazliet izbrauc kaut ko, bet tā baigi nē. Diezgan sāpīgi. Un tas arī jākal aiziet pie tā, ka nav joka lieta ar šādām tačkām braukt. Šim ir tas torks un tas pats, kas arī īstenībā blušaka reiz kartingām un arī vannai. Kā tu spied, tā jauda viņa nebeidzās, un viņa visu laiku ir. Līdz ar to ir baigi jādomā līdzi, ko tu dari, un es ar to kartingu pabraucu, apmēram saprotu, par ko iet runa. Bet tur joki ir maz, un tad Top Gear čals vakar nokašoja e-formulu. Tā kā interesē elektriskās tačkas, manā kanālā es saprastu, ka ir ļoti lielai daļai, kam tas vispār neinteresē. Tiem, kam interesē, šī te e-formula brauc arī īstās sacensībās čempionātā e-formulām. Šī te ir uzstādījusi Vācijā iekštelpās pasaules rekordu. Es neatceros, kāds īstenībā bija ātrums šeit ielikšu iekšā, bet tieši šis te ir tas aparāts, kas ir bijis. Un viņi šeit ir atbraukuši tieši dēļ Top Geara, kur arī sarunājām uztaisīt vienu kadru, kur Blušaka reiz kartings aizbrauc kopā ar e-formulu. Diezgan iespaidīgi, īstenībā mums vajadzēja baigās atļaujas dabūt tam, un īstenībā mēs gribējām to darīt trasē, bet viņi teica, ka viņiem katru reizi ir jāraksta ziņā īpašniekiem par to, ko mēs darām ar to formulu, par cik vakar Top Gear žurnālists paņēma un nokaršoja viņu. Tur mazliet tramīgi ir, tā kā trasē mēs nevarējām izbraukt kopā ar kartingu pafilmēt, tagad uztaisījām vienu tādu mazu šotu. Vismaz kaut kas, jo diezgan iespaidīgi. Tā nav tāda pati, kāda brauc e-formulā, tas ir tieši tas pats, tikai prototips, kur viņi testē dažādas lietas. Tā kā, interesanti. Mēs esam 4 dienas, un pa dienu noteikti tur cilvēks vizina tām Top Gear tačkām, tur viss notiek. Tad tagad vakarā ir 5. Mums ir laiks atkal sēsties iekšā mūsu vannā, mēģināt patrenēties. Plus mēģināsim šodien ar Blušaka reizi patrenēties, pabraukt taisnē. Skaisti, ne? Patrenēties, cik mēs ar kartingu varam taisnē izstiept, dabūt ātrumu un arī mēģināt kāpināt tempu vannai. Tāda iespēja pa Gotlandes trasi pagāst, tas ir baigi reti. Un mums vēl nav to jāmaksā katru dienu, tā tie būtu vēl tur 1000 eiro. Iespēja kaut ko pafilmēt tev un maucam trasē. Pēc ātruma rekorda pirmajiem testiem ātrākais ātrums, ko es dabūju, ir 121 km. Īstās, ka ātrāk arī nevar. Varbūt ar svaigu baču būs jāskatās, jo varbūt vajag tur kaut ko jāskatās ar zobratu vai programmām vai kaut kas, bet es jums pateikšu godīgi, 121 km braucot ar vannu. Nav tā pat stabilākā, ir īstenībā ir mazliet bailīgi. Man šobrīd ir 3% palikuši, bija 0, bet viņš tagad apstājoties mazliet vairāk rāda, kur? Jā, 3%. Šobrīd 121 km ir ātrākais. Es domāju, ka pilnu bateriju pamēģināt atstiept varbūt vēl mazliet dabūt, bet īstenībā ir diezgan bailīgi. Ar mašīnu 121 nav nekas bailīgs, bet ar vannu vai tev vajag prātu vai izturību, bet man nav neviens no otrs. Sanāk, ka mēs tagad lādēsim vannu no tās turbīnas augšā, vai arī no šitās, vai arī no šīm 3. Ok, es saprotu, ka vannai nomainīt ir baigi grūti to zobratu. Grūtāk kā kartingam. Jā, mēs viņu atstāsim šobrīd. Mēģināsim vēl uzstādīt lielākā taisnē, lielākā ātruma, bet kāds plāns kartingam ir? Liksim mazāku zobratu, mazāk zobratam. Tagad ir 28, kas ir ļoti daudz. Pagājušais mums bija 21, tad, kad bija 150 km/h, tad bija 21 zobrats. Tagad mēs uzliksim 24 un tad skatīsimies, uz kuru pusi iet vai uz augšu vai uz leju. Jā. Tāds ir plāns.
kā ir vispār braukt ar kartiņu? Cik tev tagad bija 141, jā? 43. 143, jā. Nu, kā ir? Tad, kad tu brauc pa trasi, tu vairāk meklē to tādu komfortu un visādas regulējumus, lai tu labi izbraukt ātri pa trasi, bet lai vienkārši taisi nobraukt, tev lielākā problēma šobrīd ir vējš. Viss pārējais izdomē riktīgi vienalga. Baigi palēš ārā no kartinga, bet tu mēģini tā iegulties, bet tu saproti, ka vajag līdzīgs speciāls formula. Un reāli ķīver rāvu noskies brauc. Iedomājies, ka tev vēl 25 km/h klāt. Tu knap redz kaut ko, tā bilde ļoti šaura, bet tev plēš ārā. Es pārlieku pedāļus, tad es šūtu tālāk, ka man garāk jāstiepjas pēc pedāļiem, un es varu iegulties vairāk tajā kartingā. Bēriks mainīs zobratu uz lielāku ierēšanu, lai mēs varam dabūt lielāku top speed, jo šobrīd mums bija baigi iztaisīt tādai trasei. Tas bija, ko mēs trasē bijām testējuši. Šits ir standarta setups, kas būtu, ar ko mēs golfot ikdienā trasē, un šits jau 143 izsitien. Mēs jau pat vēl nebijām īstenībā tajā lielā taisnība. Jā, jautājums, cik vispār jums tagad ir mērķis? Man būtu rītīgi foršies ar vānu varētu dabūt 130 km/h. Cik ir mērķis bušakreis kartingam? Vajadzētu, ideālajā scenārijā mēs sasniegtu 170, bet šobrīd 150 ir tas, ko mēs jau esam uzbraukuši iepriekš bijuši. Tad šobrīd jau jebkurš, kas būs ar 150, jau būs afigēna. Bet vispār gribētu tos 170 jau pēc tādas iekšējās matemātikas tādu vajadzētu sasniegt. 170 ar kartingu, vēlamais 150 rekords ir šobrīd. Es domāju, ka tas ir iespējams. Viņi tur pamainīs zobratiņas, paskatīsimies. Un ar vānu mēģināsim dabūt 130, tagad ir 121. Tur arī ir tas pats variants, it kā iespējams, ko viņi dara šobrīd ar kartingu, kad maina to zobrata attiecību. Vānai arī to var izdarīt, bet tas ir baigi sarežģīti. To mēs tagad nedarīsim. Mēs mēģināsim vienkārši garākā taisnē paņemt. Jo tagad īstenībā, kad es braucu, bija tāda sajūta, ka varbūt jānovalk, jāmēģina mazliet iegulties dziļāk. Un vēl es sapratu, ka varbūt jānomēģina ķiveri, jo man viņu riktīgi rauj nost. Es jūtu, ka gaiss viss iet iekšā, un es ticu, ka tur kaut kāda, priekš tā, cik tas viss ātri notiek, ka tur ir kaut kāda pretestība, kuru mēs varētu mēģināt tādā veidā nokilot. Tā kā pamēģināsim, es domāju, jābūt bišķiņ ātrāk. Es domāju, tas viss ir jādara alkohola riebumā. Jā, noteikti. Nē, nopietni. Nē, es domāju, diezgan lielā vafelē tas ir jādara. Ja sasitīsies un ies bojā, tad nesapratīs, ka lielā vafelē būs vieglāk nokrist. Jā, tas gan, jā. Anestēzija uzreiz. Mēs varam pamēģināt, kāds ir un tad uztaisīt vafelē. Uztaisim vienu skaidrā, vienu vafelē. Tad un salīdzināsim. Tad jau tas ir eksperiments. Tā nav tikai dzeršana. Vafelē varētu bišķi uz late breaking iegūt. Jā, toči. Uz late breaking noteikti bišķiņ dabūsim. Īsti varbūt tie izšķirošie 2 km/h. Tā kā, ja viņš dabūs 170, jūs zin, kā jūs viņu, kāds ir storijas. Ir late breakings. Drinking problēmas. Mēs esam palādējuši, mums ir 68%, kas nav ideāli, bet forši 100, bet laiks beidzās drīz un jāmēģina. Un Arts nomainīja to zobratu. Tu zobratu nomainīji, ja? Jā. Jā, uz kādu? Uz 24. 24? Jā. 5. Ko? 5, jā. Ok. Varējām 24, bet labi, pamēģināsim 25. Jā, un vānai mēs neko nenomainījām, mēs tikai nomainījām ķiveri īstenībā. Es lūkšu citu ķiveri, jo man baigi spied augšā, mums vajag aerodinamiku. Es nezinu, varbūt tas ir smieklīgi, ka es meklēju vānai aerodinamiku, bet es ceru, ka kaut kāds pāris procentus, vismaz bišķiņi ātrāk mums vajadzētu dabūt. Tagad mūsu rekords ir 121. Skatīsimies, mēģināsim atrast kādu ekstra kilometru. Esam beiguši šodien testus. 125 bija maksimums, ko mēs varējām dabūt ar vānu, bet iedomājieties, tā ir vāna. Tas nav kartings, tā ir vāna.
diezgan augšā. Man ir prieks, ka īstenībā nenotika nekas traks, kad esam sveiki un veseli, un 125 šobrīd ir ok. Es tāpatās jūtu, ka varētu dabūt ātrāk. Mazlietiņi varbūt. Kaut gan ir jau tas maksimums, bet jūtu, ka vismaz varbūt, ja ne 130, tad varbūt 127. Jā, beidzam tests, tagad atpūšamies. Laižam apakaļ uz namiņu, kaut ko uzēdam, un mums vēl priekšā ir 2 dienas, tā kā turpinam močīt. Un jā, čau! Esam labi pastrādājuši. Plušakarējs kartings ir ticis pie 153 km/h rekorda, un Vana arī nav nemaz tik tālu. Viņai ir 125 km/h, kas ir pilnīgs kosmos priekš Vanas bez būra. Bet vēl šāpi nešausim vaļā, jo ir 2 dienas palikušas, kur varam mēģināt uzlabot rekordu. Sasodītā E-formula nozag mūsu iespēju pagozēties Top Gear priekšā, bet mēģināsim pievērst viņu uzmanību arī nākamajā sērijā, kur parādīšu arī kā centīšos kosties ar visām šīm te iespaidīgajām Top Gear tačkām trasē, un mēģināsim palikties trasē gaisā ar šo Porsche aparātu, par ko īpašnieks īstenībā nebija baigi priecīgs. Paldies tev, ka veltīji savu laiku šim video, noteikti piesako manam kanālam un ejam kopā uz tām 100 štukām sekotāju. Un YouTube algoritms ir izdomājis, ka šis te video tev varētu patikt. Es nezinu, vai viņš melo. Ja? Tas nav uz manu atbildību, bet iespējams viņš tev patiks. Vienkārši uzspied. Tiekamies nākamajā sērijā.